Šajā video mēs parādīsim, kā izveidot vienu no elastīgām cenu noteikšanas stratēģijām, kura saucās Atlase pēc atrašanās vietas meklēšanas lapā. Šī stratēģija ļaus jums uzlabot ranga pozīciju specifiskiem atslēgvārdiem, vai jūs arī varat izmantot šo stratēģiju kampaņas līmenī. Lai izveidotu elastīgo cenu noteikšanas stratēģiju, izvēlies savu kampaņu un dodies uz atslēgvārdu cilni. Izvēlies cenu noteikšanas stratēģijas pogu. Un tad izvēlies sadaļu Pārvaldīt elastīgās cenu noteikšanas stratēģijas. Spied uz sarkano pogu plus cenu noteikšanas stratēģiju un izvēlies Atlase pēc atrašanās vietas meklēšanas lapā. Izvēlies nosaukumu savai stratēģijai. Šajā piemērā izvēlamies nosaukumu Top pozīcija. Tad izvēlies, kur tu gribi atrasties meklēšanas lapā. Un tad izvēlies, vai gribi manuāli vai automātiski pazemināt vai paaugstināt cenu par katru klikšķi. Kad es izvēlējies noteiktu cenas korekciju un ierobežojumu, spied saglabāt. Mūsu kampaņu. Ja gribi iestīt šo cenas korekciju kampaņas līmenī, ej uz cilni iestatījumi. Tad izvēlies cilni zemāk, visi iestatījumi. Ej uz sadaļu Cenu noteikšanas stratēģija un spied Rediģēt. Tagad jaunajā logā atlasi vienu no elastīgām cenu noteikšanas stratēģijām. Mūsu gadījumā ir tikai viena, tāpēc izvēlies to un spied Saglabāt. Bet, ja gribi izmantot šo stratēģiju specifiskiem atslēgvārdiem, tad izvēlies atslēgvārdu cilni. Atlasi sev svarīgos atslēgvārdus un spied uz pogu Cenu noteikšanas stratēģija, kur izvēlies lietot elastīgu cenu noteikšanas stratēģiju un izvēlies Top pozīcijas stratēģiju un spied Veikt izmaiņas. Ja tev ir nepieciešama palīdzība ar šo vai citiem soļiem darbā ar AdWords, sazinies ar Google AdWords Latvijas atbalsta komandu. Izmantojiet palīdzības sadaļu savā AdWords kontā vai atbalsta tālruni 8000 4371 katru darba dienu no 10:00 līdz 15:00 pēc Latvijas laika. Veiksmi klienta piesaistē!